Tautas partijas darbībā šajā pusgadā lielākais paradoks ir tas, ka mēs varam, acīm redzot, vairāk panākt strādājot opozīcijā nekā tas bija koalīcijas ietvaros. Mēs visu laiku savus priekšlikumos sadūrāmies ar koalīcijas pretestību, kuri atrada iemeslu, kāpēc jautājums ir jāatliek, kāpēc tā tiktu kaitēts Dombrovska kungam, kāpēc vēl nav īstais laiks pienācis. Šobrīd mēs varam teikt, ka tie priekšlikumi, ko mēs esam iesnieguši pēc iziešanas no valdības, virzās uz priekšu daudz straujāk un ir arī zinām panākumi. Es varētu minēt gan mūsu priekšlikumu uzreiz izdienu pensijas sakarā par to, ka ir nekavējoties jāatgriež pensijas. Mēs bijām viena no iniciatoriem, lai samazinātu pievienotās vērtības nodokli turismam. Mēs skaidri iestājāmies par nodokļu nepaaugstinājšanu. Mūsu priekšlikumi par ministra kabineta samazinājumu šobrīd ir Saeimas dienas kārtībā. Ja atceramies, tad bezcerīgi Zalāna kungs mēģināja to stāstīt koalīcijā. Viņa sabiedrībā atbalstītais plāns tika atlikts, tagad tas ir Saeimas darba kārtībā. Mēs esam iesnieguši un diskusijas jau uz otro lasījumu ir par budžeta iesniegšanu 1. septembrī. Tautas partijai ir ļoti pamatotas aizdomas, ka jaunā laika vienotības mērķis ir visas sarunas par nākamā gada budžetā nepieciešamajiem samazinājumiem atlikt vismaz līdz vēlēšanu nākamās dienas rītam. Tāpat kā bija uz pašvaldību vēlēšanām, lai sabiedrība nekā nezinātu, lai nobalsotu par un pēc tam nākamā rītā pamostos ar ļoti augstu ūdens šalti. Mēs panāksim šovasar, lai diskusijas par budžetu notikt, lai sabiedrībai teiktu skaidri visu, kā būs, lai uzsāktos diskusija, kāds ir labākais variants, jo Tautas partija nenoliedz, ka Latvija nevarēs dzīvot ar tik lielu deficītu, bet analizējot valdības darbu, mēs redzam, ka valdība vienkārši mums ir. Mēs neredzam nekādus panākumus ne ekonomikā, ne struktūrālajās reformās. Kas attiecas uz uzlabojumiem ekonomikā, šobrīd Saeimā tikai ar mūsu palīdzību tiek pilnībā pārstrādāts ekonomikas ministrijas iesniegtie projekti mikro uzņēmumu izveidošanai. Viņi nav aizsūtīti atpakaļ valdībai, tāpēc, ka viņi ir ļoti nepieciešami uzņēmējiem, tāpēc, ka viņus gaida. Darbs turpināsies arī vasarā, un mēs ceram līdz jūlija vidum panākt to, lai Saeimā tas tiktu pieņemts galīgajā lasījumā.